pirms mēs pieķeramies viesiem, es gribu ļoti pateikt lielu paldies mūsu partneriem, kas šo muzikālo piedzīvojumu arī nodrošina. 3 mēnešu laikā šis konkurss notiek, un tas ir paldies Sony Music Baltics un Live Nation Estonia. Tātad, un, protams, pats lielākais mūsu partneris Air Baltica, kurš, starp citu, lidojumos tagad piedāvā Starlink internetu. Jūs esat kādreiz izmantojuši? Es izmēģināju, jo tad, kad Air Baltica bija šis prezentācijas lidojums virs Latvijas, tad man izdevās arī tur būt, un bija baigi forši un baigi jaudīgi. Tiešām bez maksas tu vari ieiet? Bez maksas, vienkārši... Bez mazliet tagad hokejs sāksies, tu vari skatīties hokeju, Jā, un ļoti labā. Nu, visos reisos nē, es sapratu, ka līdz gada beigām būs pēc iespējas vairāk lidmašīnas, bet pamazām ievieš, tā kā, lai būtu katrā lidmašīnā, un tik tiešām ļoti jaudīgs. Ļoti jaudīgs un ērts un ātrs. Lidojums tad paliek vēl ātrāks, ne? Nu, jo tu ieej savā kaut kādā... Jā, tu skaties Netflix. Bet kaut gan, nu tā kā citreiz ir bijis tieši forši, ka tu vari pacelties augšā un tu neviena netraucēts, tu vari padomāt par dzīvi, bet to var izdarīt arī citās vietās. Nu, ar sevi var sarunāt to balansu. Jā. Tā, nu Markus, kāpēc tu esi pieaicināts? Tu daudz esi uz skatuves, ja? Pirmkārtām apsveicu, cik, ja nemaldos, redzēju kaut kādos highlightos, ka tu esi tikko laimējis raidījumā Korkari, ja? Jā, es uzvarēju. Tu esi uzvarētājs, tā kā dabūji kausu, ja? Kausi ir Visas mašīnā. korus pastūm malā. Kā tev tas izdevās? Es nezinu, kā tas izdevās. Tas izdevās ar lielo skatītāju atbalstu visu šo 10 nedēļu garumā ar lielisko manu kori, ar manas komandas dalībniekiem. Mums izdevās tā pamazām gūt šo te uzvaru Korkaros šajā gadā, bet tas tiešām nebija viegli. Tas paprasīja daudz laika, daudz enerģijas, daudz ideju un vispārējo resursu. Tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka beidzot esmu uzvarējis kādā muzikālā konkursā Latvijā. Kādreiz bija iedomājies, ka korī dziedās? Es jau arī īstenībā dziedāju. Es pabeidzu Rīgas domu korskolu kā kordiriģents. Wow! I did not know this. Nu, redz. Es pabeidzu Rīgas domu korskolu kā kordiriģents, bet tajā profesijā es īsti nestrādāju. Un tad šis bija mazliet tāds atgriešanās pie saknēm. Un tajā veidā arī, ka es vadīju Talsu kori, jo Talsos es piedzimis, Sabilēs es uzaudzis. Un līdz ar to tā arī bija tāda sava veida atgriešanās pie saknēm. Un tik tiešām nenormāli daudz atbalstu un labu vārdu no skatītājiem. Man liekas, tik foršs sirsnīgs šovs un tik daudz forši citi kori dalībnieki, kori vadītāji. Tas bija tiešām super pieredze. Labas emocijas tev, jā? Ļoti labs dopings, jā, uz tālāk. Uzlādējies. Un nākamnedēļ mums korim nāk jauna dziesma ārā, Talsu Baltais. Tā kā varēs to klausīties arī EHR latviešu hitos. Jau nākamnedēļ tā kā tiešām ir darba pilns rokas un arī ceru, ka visu vasaru būs arī ar koncertiem, kur Talsu Balto koru Markus Rīvu varēs redzēt. Tieši tā! Tieši tā! Baiba, vai tu zini, ka tu arī esi, tev ir liels panākums burtiski šajā mēnesī noticis? Tu esi daļa no viena rekorda. Par kuru es nezinu, jā? Tu droši vien nezini. Mēs esam runājuši to, ka tu esi piedalījusies klipā Daddy Yankee. Jā. Kalma. Jā. Šajā nedēļā šis te videoklips ir sasniedzis 3 miljārdus reižu skatījumu. 3 miljārdi. Ja? Oh my God! Un tas ir rekords latīņu mūzikas māksliniekam. Tas ir vislielākais skatījums. Tā kā tu esi tajā klipā un viņš arī kaut kādu balvu ir saņēmis tieši no šī te deja jūsējā deja. Jā. Jo es atceros jau pašā sākumā, kad tas klips iznāca, man liekas, jau pirmajā nedēļā vai pirmajās 24 stundās tur jau bija rekords, un visiem būs, jā, šī dziesma vienkārši pārņems, bet es nezināju, ka vēl joprojām cilvēki viņu skatās. Pēc šīs tiešraizes tie, kas nav redzējuši, noskatās. Kalma, jā. Tā kā, jā, forši tas tāds... Apsveicu! Ļaut paspēc tā roka, jā? Es tā arī apsveicu. Paldies! Mēs veiksmīgi cilvēki esam. Tā, mēs esam tomēr sanākuši dēļ Justin Timberlake, jā, iesildīt, bet tāpatās es tādas paralēlas gribētu vilkt. Kā ir, piemēram, Markus, tu pats esi dziedātājs, jā? Pastāst varbūt Man ir stāsts. skatītājiem, kā ir, ka tu esi uz skatuves un
Man ir stāsts par Justinu Timberlake. Es atceros, ka pirmo dziesmu, kuru es ierakstīju profesionāli studijā, viņu sauc Mr. Simple to dziesmu. Ja? Un es negribu iedzināties, par ko bija tur tā dziesma, bet man bija kādi 15, 16 gadi. Es biju sakrājis pirmos 250 latus, un es gāju pie viena top producentu Latvijā. Un es teicu, man ir nauda, esmu tur jauns dziedātājs, man gribas ierakstīt studijā dziesmu. Un tā reference, ko es iedevu, bija Justin Timberlake, Like I Love You. Jo man ļoti patika Justin Timberlake pirmais albums. Vispār man patīk viņa mūzika un viņš kā mākslinieks, bet tas pirmais albums, tas vispār bija tāds, un arī nākamais, kas pēc tam tur sekoja. Tas man bija tāds no augstākajiem plauktiņiem man tajā laikā, un es ļoti daudz fanoju par R&B mūziku tajā laikā, un tad es atceros, ka tā pirmā, ko es studijā ierakstīju dziesmu, sava dziesma, bija tieši saistībā ar Justinu Timberlake. Kā mēs trāpījām, uzaicinot tevi uz šo te raidījumu. Baiba, tu esi dejotāja. Justin Timberlake ļoti daudz choreogrāfijas. Vai tu esi kādreiz mēģinājis kaut kādu atkārtot vai paņemt iedvesmu vai kaut kā? Zini kā, es teikšu, man liekas, ka es esmu īstajā brīdī un īstajā laikā, jo es tikko, kad es biju Amerikā, viņa choreogrāfs, viņam ir viens choreogrāfs visu mūžu jau, Martiku Delka, un viņš mācīja My Love Original choreogrāfiju klasē, un mēs visi dejojam, mums tāds, ak, mans Dievs, tu vienkārši piedzīvo tik ļoti iconic brīdi, ka tu mācies to oriģinālu no viņa paša, jo viņš joprojām vēl dejo. Un tagad es šeit, tu redzi, arī bija lēns. Jā, tā kā nē, pie Justina noteikti, man pie tik daudzām dziesmām, kā ieslēdz, tev uzreiz viņas liek dejot un kustēties, jo tā mūzika tiešām runā ar tavu dvēseli. Un kā ir kā dejotāji, tu, piemēram, tu dejo kādam mūziķim, ja? Tu esi uz skatuves, var teikt, mūziķis pārsvarā ir ar muguru pret tevīm. Kā tu to izjūti, kā būdams, ja tev patiktu dejot Justinam Timberlakeam, ja? Kā tu spētu, klausīties viņu no tās puses un redzēt tos fanus. Kā ir kaut kāds cits feelings, lai baudītu vienkārši koncertu kā fans? Ja es esmu kā fans vai es esmu kā dejotājs? Kā dejotājs sākumā. Un fans. Un fans. Dejotājs un fans. Un beigās mīļākā. Pilns komplekts. Tajā brīdī tu tā īsti pat nekontrolē to momentu. Tu vienkārši esi tajā momentā un tu ņem visu iekšā, tas puls, tas atbalsts un mūzika un vēl tā visas emocijas. Man liekas, tas viss ir vienkārši, tu nedomā līdz, tu vienkārši jūti to momentu. Jums abiem jautājums, es pieļauju, jūs tāpatās arī ejat kā fani, parastie fani uz kādu koncertu. Kurš ir tāds, kas atstājas tādu wow efektu? Tā, ka tas bija to vērts un sagaidīja vai pat vairāk. Mēs bijām vienā koncertā. Mēs bijām uz Beyoncé Barcelonā ap divu kopā. Tur bija Beyoncé un Jay-Z apvienotā tūra. Tas bija tiešām. Un vispār esmu bijis kādiem 5 Beyoncé koncertiem. Šovasar es arī gribu aizbraukt uz Parīzi. Tas man vienmēr ir tā kā ļoti paticis, jo tas ir vienkārši augstākais arī plauktiņš. Bet tad tie pārsvarā ir stadionu tādi koncerti. Jums bija tādas diezgan labas vietas vai nācās tāpat tajā televizorā skatīties? Mums bija diezgan tuvu un es parasti labāk, mazliet vairāk tad piemaksāšu, jo man gribas būt tuvāk un redzēt, un arī kā mūzikas industrijas pārstāvjiem redzēt, kā tur skatos, kā tur viss nomainās, ko dara mākslinieki starplaikos, kad ir jāpāriet uz kaut kādām pozīcijām vai kaut kas nomainās uz skatos. Līdz ar to man gribas to visu ļoti sīki, smalki redzēt. Bet ir gadījušies arī koncerti, uz kuriem tu aizēji pavisam neplānot, jo pēkšņi kādam tur parādās biļete. Varbūt tas mākslinieks nav tas lielākais algs tev, uz ko tu gribētu varbūt tik ļoti arī aiziet. Bet vienmēr uz visiem koncertiem, kas notiek arī mūsu apvidū, es cenšos aiziet, jo gribas redzēt, un tu to mūziku un to mākslinieku sajūti arī pavisam citādākā veidā, nekā vienkārši klausoties YouTube vai Spotifyā vai European Hit Radio. Ja? Un kā ir ar šo Justin Timberlake koncertu? Ir bijis plāns vai esat varbūt pat nopirkuši biļetes un doties, ja ne Tallinu, varbūt uz kādu citu pilsētu, ko piedāvā arī Air Baltica? Es nezināju, ka viņam tagad tūri ir. Bet tagad es zinu, ka ir Tallinā. Varbūt es pat pačakošu. Jo, ja te patīk tuvu, ir kāpēc neaizbraukt.
Tu nezināji? Es nezināju. Jā, pagājušā vasarā bija. Skatījos. Jā, es gribu ļoti aizbraukt uz Tallinas koncertu. Gan man nesanāks, jo man tajā datumā ir cits lietas ieplānots. Bet es mēģināšu, kamēr viņš ir Eiropā, kaut kur tikt. Vai arī vismaz skatīties visu draugu paziņu storijos Instagramā. Ja kas padomā ziņas, tad es arī. Nu labi, bet mums jāpiedalās tajā loterijā. Nu jā. Jūs arī varat paspēt vēl piedalīties loterijā, un šodien man ir biļetes. Es gan vairs laikam nevaru piedalīties. Es šīs biļetes dabūju Ziemassvētkos. Jau. Jā, es arī kopš pagājušās vasaras biju informēts, ka būs, un grēks neaizbraukt tik tuvu. Tas tomēr ir tāda ikona, vai ne? Jā. Tāda pop ikona. Ar ko viņš vairāk asociējās? Jums kā ar pop mūziku, vai kaut kāds urban vairāk, vai varbūt... Man asociējas ar pop R&B, jo tajā laikā, kad iznāca tas pats pirmais albums, un tas bija tāds norāva jumtu, viss tas productions, kā bija uztaisīts, un Cry Me a River, un Like I Love You, un viss tās iesmas. Toreiz savāk tā informācija tie top producenti, kas tos beatings taisīja. Un tiešām bija tāds ļoti liels iedvesmas avots. Tagad pēdējie albumi, es viņus esmu klausījies, un arī visi forši, bet kaut kā netik ļoti varbūt aizrauj tādā veidā, kā tas bija kādreiz, bet vienalga cepurnos kvalitatīvs. Un arī man patīk pāris filmas, kurās viņš spēlē. Viena no tām bija par tām laika zonām, vai time, jā, tā bija ļoti tāda interesanta. Atceraties, kurā grupā viņš bija sākumā? NSYNC, protams. Toreiz to boybandu arī klausījāties un izfiltrējiet, ka tas viens ir atdalījies un tagad būs solo mākslinieks. Tad, kad iznāca lūk šie te visi laiki. Es baigi nē, jo tā grupa man netik ļoti... Man liekas, uzrunāja. Man liekas, Latvijā kaut kā vairāk bija tas Backstreet Boys vilnis. Un līdz ar to, man liekas, viņi palika vienmēr arī šeit otrā plānā, bet kaut kā tā bilde salikās kopā. Es to NSYNC vispār, es toreiz biju hip-hop čalis, kas klausījās tikai. Es tikai uzzināju par tādu NSYNC, tāpēc, kad Nellijs piedalījās viņa tajā Girlfriend remixā. Un tas bija tāds top gabals, tur vajadzēja 5 reizes pa nakti spēlēt tieši to gabalu. Un pēc tam, jā, es atfiltrēju, bet man Justins Timberlakes reāli arī, es laikam redzēju viņu tā kā solo mākslinieku klipā Like I Love You, un man bija tāda dusma uz viņu. Jo par to, ka es redzu, un viņš tā atklāti kopēja Michaelu Jacksonu. Man tā likās, ka viņš tās kustības, jo neviens tā baigi nedejoja tik līdzīgi jau kā Jacksons, Chris Brown vēl nebija tajā. Un tas man tā, ko? Nu kā tu vari tā darīt? Un tad tu klausies tos, es atkal zinu, ka tā productions, jā, kā teica Timbalands, Neptune tur, un tad tu, saprati, jā, tur kaut kas ir. Tur kaut kas ir, jā. Tā, klausamies, ka arī vajadzētu kaut ko uzcept šeit. Uzcepām! Un es gribu tādu... standartiņu. Mums tikai nav tas zvaniņš. Tu jāmin? Es gatavu. Jā, jāmin. Es likšu tādu vienkārši nosacījumi. Atpakaļ gaitā likšu dziesmu, un jums ir jāpasaka, kas tā ir pa dziesmu. Justin Timberlake dziesma. Diezgan vienkārši, jā? Tā bija ļoti labi tāda, ka gribas paraudāt. Tā, nākamo liksim tālāk šo. Rock your body. Viņi var spēlēt gan tā. Labi, un vēl vienu uzliksim. Tikai vienu? Visu albumies iekars, jā? Nu, paklausāmies šo. Kas tur? Can't stop the feeling. Jā. Es nevarēju kādu vārdus pateikt. Nu labi, es vēl tad uzlieku, ja jums tā gribās, uzlikšu vēl. Jā, tā Ietekojiet, jā? Es zinu šito dziesmu. Nē, es zinu tas. Es zinu šito dziesmu. Kā viņai bija vārds? Es zinu. Es arī zinu. Pagaid.
Ar Timbalandu tā tur. Es zinu, bet kā viņam bija nosaukums? Jā, bet... Es zinu, tagad šito es zināju, jā, bet kā viņš sauc? Kā sauc? Jā, klausās piedziedājums, jā. Un? Carry on. Jā. Šis bija āķīgs, bet šito es zināju. Tāpēc viņš varbūt nebija tik Zināja, bet to viņš varbūt nebija top pirmajās vietās, jā. Vēl es gribu, tāpēc prasīgi, ar ko asociējās kādu mūzikas žanru Justins Timberlakes. Es atkal gribu, pat cik tehnoloģijas ļauj paņemt kaut kādu instrumentālu, ātri uzlikt balsi un uztaisīt mashupu. Pieņemsim, ka viņš sāktu dziedāt, varētu viņam ieteikt šlāgerī, piemēram, latviešu Kantors 04. Kantors 04. Piedāvā Justinam uztaisīt mashupu. Un tāpēc es tā ātri te saslēgšu pareizo ātrumu uzlieku. Šitais jau ir Spotifyā? Nē, nav. Tas ir, es viņu 5 minūtes atpakaļ izdomāju. Izdomāju, bet lai kaut kāda darbība būtu, mēs tad arī saliksim. Un jūs savu vērtējumu iedosiet. Vai vajag viņam iet šlāgerī? Es te višu paklausīšos. Šito varētu, ja Igaunijā, Tallinā viņam aizvest, iedot disku. Sveiks, Justin! Mums ir ideja tev. Jā. Bet jāpārdod, nevar Bet jālaimē tās biļetes sākumā, tāpēc vēl var paspēt arī jūs piedalīties šajā te loterijā un laimēt biļetes. Nu tā, mēģinam. Es austiņās palikšu, lai es labāk visu to dzirdu. Tātad Kantors 04 Future Justin Timberlake. Señorita. Justin Timberlake. Ievadiņš? Yeah. Ej. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me, what would you do if I told you? Mīļa dziesma tāda. Jā, bet tāda, hei! Would you date me on the regular? Varētu, ne? Pjāliņa tā, krodziņā. Jā, bet ar ķiplo grauziņiem tāds. Gan opis un papā uzlaidīs, jā? Gan arī tavs skvads. Jā, es tā iekļuvos. Skvads man atnāks. Nē, bet jā. Bereiz, jā? Jāiesaka viņam šāds variants. Jūs arī droši rakstat komentārā, kā tas viss sanāk, mēs pēc tam palasīsim. Jā. Pasmiesimies, jā? Nu ko, uzliekam vēl kādu? Tum. Pieņemsim tātad, tas bija šlāgers, uzliekam regatons ir populārs, jā? Regatons ir populārs un arī Daddy Yankee pieminējām, kur viņš ir ticis ar savu regatonu karalis, viņš tiek uzskatīts. Tātad, es atkal sagatavošu tev uz austiņām, jūs tikmēr parunājat ar klausītājiem. Klausies, jā. Tikmēr jūs izdariet visu to, lai jūs laimētu biļetes šovakar, jau šovakar. Viss ir atkarīgs no jums, vēl pēdējās minūtes, tik. Jā, tur ir, visa informācija ir EHR. Jā. Tur jāpiesako, jāapskatās, kas tur Jā, obligāti tagad izdarām, jo varbūt tieši jums paveiksies. Jā, tieši tā, kāpēc 9. jūnijā, ko jūs darīsiet? Jūs sēdēsiet mājās? Nē, jūs aizlidosiet, paņemsiet ar Baltic, Starlink, iečkosieties viesnīcā, pēc tam hops uzvilksiet štātīts un iesiet dejosiet ar Justinu Timberlake. Varbūt viņš arī šo te Kantoru 04 pieaicināts. Varbūt. To mēs nezinām. Kāds pārsteigums ir būs, jā. Jā, un sekojiet Markus Rīvārī, jā, Instagramā. Baiba Klins arī varētu pieskot. Kāpēc nē? Kāpēc nē? Nu tā, klausamies. Regatons no Justin Timberlake. Maluma baby. Bad Bunny. On that funny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. She's on the ground. Where is it now? Mama, listen. Šitais jau labs, ļoti
ļoti atbilstoši dziesmai. Jā, vai ne tāds? Jā, gan jau, ka ir kaut kāds reggaetona remix viņam. Man liekas, ka tas varētu, vai ne? Jebkuram, jā. Topiņā tad iet vienkārši. Nu labi, vēl viena 3 lietas, labas lietas. Jā. Kas būtu, ja viņš aizietu galīgi pa pieskaru un davai drum and bass? Uzliekam. Tad mēģināsim tagad drum and bass. Tas būtu, nu, gan jau arī remix, gan jau taisa čaļi. Bungu un basā. Bungu basā. Drum and bass. Jā. Tā es atkal sagatavojos. Jā, bet tikmēr tiešām aiziet pēdējās minūtes, pēdējās sekundes, lai arī jūs varētu vēl paspēt ielikt pēdējā lidmašīnā. Nevis vilcienā, bet lidmašīnā. Tajā lidmašīnā ielikt. Tā, aizmugurē, kur lidmašīna tā aizmugurs lido. Nu, tieši šādi. Tieši tā. Pacelsies gaisā. Un spiediet arī sirsnīs šim te laivu ierakstam. Komentēt, spiediet sirsnīs. Jautājiet jautājumus. Droši mēs šobrīd neatbildēsim, bet vēlāk. Kurš zina? Kas zina, varbūt kādā citā universā. Jā. Nu, labs ir. Tātad Justins Timberlakes drum and bass. Nu, aiziet. Wow! Ew, bet Jā, uzreiz. Šis ir labs. Šis jau noteikti ir gatavs, ne? Bet reāli izklausās, ka tas ir tāds ir. Ļoti labs. Reāli liekas, ka tā arī jāpateic ietumēs. Jā! Nu tā, klausītāji, lūk, nedaudz pavārījām arī kaut ko. Kas mums tur ar laikiem? Cik jau mēs īstenībā esam laivā? Pēdējais, ne? Tas otrais ir pēdējais, bet pēdējais riktīgi iedeva tādu. Es arī koru karos gribēju dziedāt ar koru dziesmu Crimea River. Jā. Markus Rīva, Drum and Crimea bass River. variantā vai? Nē, tāda koru, tagad akadēmiskā versijā. Bet nē, mēs izdziesmu dziedām latviski kā vienu zviedru valodā. Zviedru? Jā. Iemācījies zviedru valodu? Dancing Queen, mēs dziedām zviedru valodā. Tā, labi, es atgādināšu konkursu nosacījumus, kādi tad bija visu 3 mēnešu laikā, kamēr šis te giveaway konkurss sadarbībā ar Air Baltica norisinājās. Tātad jebkurš varēja Instagramā atrast šo te postu par giveawayu, to noteikti nolaikot. Komentārā bija jāatzīmē, ar ko tu vēlētos doties, draugs, draudzene, mamma, tētis, vienalga kas. Jāpiesako bija gan Superhits Radio, gan European Hit Radio un arī Air Baltica. Un tas viss posts jāieliek savā storijā. Easy, ne? Easy game, tas aizņemtu viss kaut kāds pāris minūtes. Ja tu vari vinēt to visu komplektu, nu ko tu? Un tūlīt mēs starp 1000 dalībniekiem, 1000, es īsti nezinu, cik varbūt pa šo laiku tur pienāca vēl klāt. Un būs tātad viens laimīgais, kurš laimēs 2 biļetes, tātad sev un draugam 2 biļetes uz Justin Timberlake koncertu 9. jūnijā Tallinā. Tāpat tās turp un atpakaļ lidojums ar Air Baltica taisnais. Tiešais reis un arī naktsmājas, tātad viesnīcā. Tas viss ir apmaksāts. Nu ko, tas ir fantastiski. Man pat negribās nevienam tā, nu to iedot tā, bet... Vai visiem grib iedot? Vajag dot viens bet ko mēs darām? Mēs jau izlozējam, skatāmies, kā. Nu ko, cik tur, varbūt tur vēl pēdējie vēl grib. Nu vēl var paspēt. Vēl. Vēl var paspēt, es domāju, ka vēl var paspēt un... Vēl kāds 10 minūtes dodam? Jā, iedodam. Labi, iedosim jums vēl 10 minūtes. Tātad, konkursu nosacījums tikko izstāstīja, dodies uz Superhits Radio, tur tu atradīsi šo te bildīt ar Justin Timberlake. Kamēr, iedodam vēl 10 minūtes laika, par Justin Timberlake, viņam ir arī tādi kāpumi, bijuši kritumi. Ja? Viņš ļoti strauji kā solo mākslinieks uzsāka savu solo karjeru. Viņš ļoti mēģināja tikt tajā R&B lauciņā, bet viņš dabūja tās balvas visādās pop kategorijās, par ko viņš vienu brīdi bija dusmīgs. Ja? Bet tad viņš arī ir uztaisījis country albumu. Esat dzirdējuši, tas Wood Man in Wood. Jā, tas vairāk, tur ļoti daudz bija dzirdams country. Piesitiens, tāpēc mūsu šlāgerīts, es domāju, viņu uzrunātu. Un jā, diezgan veiksmīgi viņš arī tajā Holivudā ir ticis. Man arī patika tā filma, kur Just a Friends, ja, kur tikai bija ar aizmirsto aktrisi.
Un pavisam nesen arī ar Ben Afflecku paskatījos filmu, arī, kur viņš tādas afēras taisīja. Tāds foršs čalīts, ne? Ar viņu varētu normāli kaut kādā piknikā ietusēt. Bet arī bija skandāls vēl nesen pirms gada. Patiesībā 2 skandāli. Viens, ka viņi pieķēra ar promilēm. Tas bija, jā, kā viņš tika galā, es nezinu, jo tieši tur bija... Tieši sākumā, man liekas, tas bija. Jā, kaut kas tur bija. Un otrs, viņš ir reāli stundu pirms koncerta pateicis, kancelējis koncertu. Tas vēl pavisam nesen bija vēl kaut kādā, Amerikā kaut kādā no pilsētām. Kāds bija iemesls? Un, slikti jutos. Bet, tur baigais heits no faniem bija, ka visi jau ir šeit, jau stadionā gaida. Un stundu... Bet citreiz ir tas cilvēcīgais faktors, ka var tiešām būt cilvēkam veselība. Jā, mēs jau nezinām, bet vienkārši redz, ka viņš nav tāds pūkains un arī iekšēji. Visi esam cilvēki. Tāpēc nekad uz to veselību nevar paļauties. Jo kurkārt pirmajā raidījumā man arī bija gripa. Es biju tikko izveseļojies no gripas. Knapi tā kā atguvies, bet man jau bija arī doma, ka varbūt ir jākancelē. Bet tad, ja tu nepiedalās pirmā, tu nevari nepiedalās. Un tad tu nebūtu vinnējis. Redz. Tu redz. Tā kā citreiz vajag saņemties. Bet izturēt arī tik garu koncertu, tas ir baigais, baigi daudz enerģija tev vai baigo jaudu, jo koncerts es pieļauju, ka ir vismaz 2 stundu garš, tur ir ļoti daudz Justin Timberlake hīti, tik ļoti daudz hītu, un Justin Timberlake vispār baigais malacis. Man liekas, ka vienalga kā viņam tur dzīvē gājas, un viņš iet uz priekšu un paskaties cilvēki tāpatās. Mīl viņa mūziku, un viņš turpina iet. Un viņš būs Eiropā. Tas ir tāds, mums tuvākā ir Tallina, protams, bet mazums, kā tu teici, tev datums nesakrīt. Viņš būs arī Dublinā, viņš būs Parīzē, viņš būs Berlīnē, un uz šiem te visiem destinationiem saucamiem iet tieši reisi ar Air Baltica. Tā kā tas ir ļoti easy, tā kā ar roku dabūt gan ieraudzīt Justin Timberlake tiešajā sejā. Gan jau kā arī Stokholmā. Iespējams, tur, kur viņš sarakstījis daudz dziesmas, arī ierakstījis, jo Stokholmā ir ļoti daudz visādi producenti, ar kuriem jau savulaik NSYNC laikos viņš sadarbojās, un pēc tam arī daudz cits hīts ierakstījis tieši ar Stokholmas lieliem producentiem. Jā. Kaut ko papētīs un pausu galam jau. Nē, es vienkārši klausos un pētu to mūziku, kur producenti kaut ko taisa, un tāpēc man tas arī tā kā interesē, bet daudz arī hītu un daudz filmu hītu. Tas pats Can't Stop the Feeling ir no filmas par troļiem, kuras neesmu pats personīgi redzējis, bet tā dziesma arī jau ir. Šrekā arī viņš ir. Super. Arī, un arī Kora karosts Can't Stop the Feeling izskanēja Aminats kors, sarkanais kors dziedāja šo dziesmu. Tā kā... Bet paklau, Baiba, kā ir, kad dejo, viņš dejo vienlaicīgi un dzied. Kā ir ar to elpu? Kā ir grūti? Nē, es dažreiz, nevis dažreiz, bet vienmēr, kad es pasniedzu klases, kad es dziedu, un tu skaiti līdzi ritmu pārējiem, un tu reāli jau aizvelsies no tā, ka skaiti, ja tev vēl ir jādzied un jāmēģina noturēt visas tās notas un visu pārējiem, man liekas, tas ir tik liels skills to visu darīt, tāpēc cepuru nos māksliniekiem, un vēl, ja viņam ir tūres arī par pašu Beyoncé, es nesaprotu, ko... Aktuāzē man ir tā, kad Beyoncé pagājuši gadu vispār, man liekas, bija katru otro dienu koncerts, un garš koncerts, un viņa tur tā mauca ar to savu balsi, kad es nesaprotu, kā viņi iztur, jo tas gan morāli, gan fiziski, gan tik ļoti izsūdz tevi, jo tu jau atdod visu tam pūlim. Tāpēc... Bet uz spēles ir likts liels likums, un viņi jau tur pelna tiešām miljonus. Iesaistītais tīms, kas brauc un seko visam līdzi, un dejotāji, un mūziķi. Kā tevi, tu arī šeit tad kaut kādu... Nē, tu, kas brauc, lielā turē pa Eiropu, Nē, bet koncerts ir tiešām, ja stundu var tā tiešām izturēt. Arī vairāk var izturēt, bet tu saproti, ka tu beigās pēc tam nokāp no skatuves, tu esi pilnīgi slapjš visās malās.
Un tā nav Es nevienas savas vēroju, ka vietiņas. kaut kādās Eirovīzijas atlasēs arī kaut kādu choreogrāfiju tur Jā, nu tas ir, uztais, tur varbūt ierobežotāks laiks, 3 minūtes. Jā, bet kā ir vienlaicīgi dziedāt un Nē, tad tas ir- atcerēties vēl par tām kustībām? Un, Tas ir daudz treniņu jautājums, daudz mēģinājumu, tāpēc tas ir Praktisks, jā, praktis. ir jāstrādā. Lai un ķermenī jāmēģina. ieiet, tev nav par to jādomā, un tu vienkārši automātiski sevi skatos, un tas ķermenis jau zina, ko darīt. Lai nav tev, ja tu prātā domās, tu baigi varēsi redzēt. Bet, ja tu to dari arī jau no bērna kājas, tā kā Justins Timberlakes, kurš muzicēja jau visādos ansambļos un izrādēs, muziklos un visu kaut kur jau no bērna kājas, tad tas ir ļoti labs treniņš un tas ir apbrīnojami. Jā. Tā. Viņš ir no tiem māksliniekiem, kas dzīvajā dzied, vai kā jūs esat novērojuši? Jā. Es neesmu redzējis, tu esi bijis koncertā. Es neesmu bijis koncertā, Es bet es redzēju, skatījos jā, video. video, Nu, tur var uzreiz pateikt. Jā, tas kaut kāds 2005. gads, man tā liekas, bija viņa tāds viss augstākais. Jā, es arī pavēroju toreiz, kad jau tajā laikā viņš tādus stadionus tur vāca. Un ar tām iespaidīgām tā dejošanu, man tā liekas, viņš bija tāds reāli tas posms starp Maiklu Džeksonu un starp Krisu Braunu. Ja? Man tā liekas, viņš bija tieši tādā, tās paudzes. Šis izpildītājs, kurš ir populārs, kuram ir foršas dziesmas un kurš kruta dejotājs foršas šovs. Un arī viņam ir ļoti izcils falsets, ka viņš dzied tajā augstajā balsī. Tas arī ne visi mūziķi to tik ļoti labi dara kā viņš. Un arī pieminēsim, arī tur daudz tajā mūzikas industrijā par rasēm, ja? Kad viņš tomēr ir baltais un spēj šādi te. Līdz šim tādu varbūt nebija novērots. Jā, viņš arī labi producēja, ja tā mēs runājam par viņu labajām īpašībām. Jā, Justin, ja tu skaties šo, tad ļoti labi arī kā producents viņš strādā un palīdz producēt arī citiem māksliniekiem. Dziesmas pašai Nelijai Furtado un Madonnai arī. Viņam ar savu ierakstu kompāniju ir. Laikam, jā. Arī Madonnai, starp citu, viņš jau producēja 4 Minutes to Save the World un tā albuma. Viņš Superbolā bija tas, kurš tas mazais puika nofočējās, un tur bija viral tas bilde. Tā, es domāju, ir pienācis laiks, mēs devām tās 10 minūtes vēl. Tātad tie, kas ir pieslēgušies iespējams tikai tagad, bet ir izdarījuši visus nosacījumus. Nosacījumi bija sekojoši. Superhits Instagram profilā bija ielikta bilde ar konkursu nosacījumiem. Šī te bilde bija jānolaiko, apakšā jāieraksta komentārā, ar ko tu vēlētos doties uz Justin Timberlake koncertu 9. jūnijā. Tāpat tās vajadzēja piesakot Superhits radio un European Hit radio profiliem un, protams, arī Air Baltica. Lai to visu izdarītu dažas minūtes. Un galvenā balva, kuru tūlīt pat mēs starp jums tūkstošiem izlozēsim, ir 2 biļetes uz 9. jūnija koncertu Tallinā, uz Justin Timberlake, protams. Tiešais lidojums ar Air Baltica 2 personām un, protams, arī naktsmītnes, lai pēc koncerta foršā garstāvoklī priecīgam dotos izgulēties un pēc tam laist atpakaļ uz mājām. Tātad viss notiks ļoti godīgi. Kur man ir gadgets. Gadgets. Es tūlīt spiedīšu šo te sarkano pogu, kas ģenerēs un izģenerēs uzvarētāju, bet tikmēr backstage'ā pārbaudīs, vai visi šie nosacījumi ir izpildīti. Ja nebūs, tad mēs pa jaunam skrolēsim. Bet tā kā mēs sakām tā kā lielajos šovos. Jā. Pats pieredzēju to, ka 5. Vai mēs varam, jā? Jā, es klausos un turu pogu uz button. 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Aiziet šī balss. Tā, kaut kas tur jānospiež, jā. Tā, un es tagad dodu, lai viņš tur ģenerējās. Kamēr pārbauda, mēs varētu vēl paklausīties kādu foniņam viņa dziesmu, kuru mēs varbūt esam palaiduši garām, jo viņam ir tik daudz dziesmas. Es gribēju izcelt šo dziesmu, jo tā ir, var teikt, pagājušajā gadā viņa tāda tā kā atgriešanās dziesma. Jo ļoti ilgi nekas no viņa jauns nebija, Nezinu šo. Viņam bija tas country skanējums pēdējais, un tad viņš kaut kur pazuda, tad viņam bija ģimene droši vien tur būvējās.
Bet šis smuks man patika, kad viņš atgriezās ar šo. Jā. Ir uzvarētājs, jā? Ir Labi. uzvarētājs. Viss ir izpildīts. Dum, paskatos. Tātad, es saucu Instagramā segvārdu vai kā tas vārds uzvārds vai nicknames, jā. Un tātad, pirmajā vietā, ja pareizi saprot, tā ir Gunita Lomaza. Un viņa ir ietagojusi savu draudzeni Sanita Ziediņa. Gunita! Nezinu, draudzene vai skolotāja vai kas, bet tātad Gunita Lomaža, apsveicam tev! 2 biļetes uz Justin Timberlake koncertu, kas tieši pēc mēneša notiks Tallinā. Lidojums 2 personām ar Air Baltica un palikšana viesnīcā. Vai nav fantastiska diena? Ir Ir. fantastiski. Apsveicam Gunitu un Gunita Sanitu. un Sanit, bet ņem Sanit līdzi, tagad tu citu nevar ņemt līdzi. Jā, tas būtu tā Jā. negodīgi, bet var jau izvēlēties. Var jau sarunāt kaut ko. Ko lai saka, man arī priekš jums ir tāda dāvaniņas no mūsu sadarbības partnera Air Baltica. Ok. Bet zinat kā ir vizualizēt, vienmēr ir forši un iespējams jums kaut kā iekritīs arī nākamais. Tāpēc rekur Air Baltica šāds te kā fonā līdzīgs modelīts, ja, ar Latvijas karogu jūsu kaut kādā pie nopelniem, ja, būs pielikts kopā, ja? Lūdzu, katram dodu. Paldies. Ir Baltika parūpējies, lai jums arī tāds Paskaties, atgādinātu, ka Jā, debesis ka ir vaļā un ir šis te bezmaksas internets. Viņš bija bezmaksas, jā? Vai Jā, bezmaksas. Bezmaksas. Kas tas ar pieslēgt? Jā. Nice. Nu tā, uz pēdējām atvadām, ko jūs ieteiktu, lūk, šādi te giveaway notiek? Nu, nenoslinkot vai kā? Ko jūs motivētu klausītājs, superhits radio klausītājs? Jo man liekas, tie giveaway ir tik daudz, un dažreiz cilvēki jau tiek izlutināti. Daudz nav. Ir. Nav. Ir gan. Ir daudz, ne? Nu, šādi tādi. Nu, ne, varbūt ne šādi, bet vienkārši ir tik daudz giveaway, ka daudzreiz cilvēki paliek slinki, viņi jau ir izlutināti, ko tad es, bet kas tas aizņem 1 minūti? Vienkārši izdara to. Un, ja ir tāda balva kā šī, pieņemsim, Nu, vērtīgi, jo viena biļete maksā sākot no 100 eiro. Un vēl aizbraukt visu. Es pa ieejas biļeti, jā, protams, ar lidmašīnu var, protams, meklēt, bet, Air Baltica bieži piedāvā šīs te ķirsīšu cenas. Jā, ķirsīšu, jā. Bet es vēl gribēju, ka mums nedomā, ka mēs esam kaut ko sarunājuši, kaut ko es paskatījos planšetē, jā. Tūlīt kamerai tiks parādīts, ka tas viss ir taisnība, īstenība, jā, tur safokusēs, un ka tiešām tā ir īstā persona, kas arī laimēja un šodien tika iepriecināta ar šo te lielisko dāvanu. Es ceru, ka viņi skatījās šo laivu. Ja neskatījās laivu, mēs tāpatās sazināsimies un viss būs kārtībā. Nu ko, tad es domāju, šis te laivs ir noslēdzies. Mēs te esam forši pavadījuši laiku. Daudz informāciju varbūt klausītāji un skatītāji uzzināja vēl par Justin Timberlake. Un to drum and bass remixu saprat, ka vajag tādu. Vajag cet augšā, ja? Vajag cet, jā. Riktīgi. Tāpēc, pienāca laiks laikam atvadīties. Šodien ir piekdiena, rītā laikam ir tomēr darba diena, ja kaut kā tur sagājas. Bet, kas ir vēl pozitīva lieta, rītdien sākās arī pasaules čempionāts hokejā. Un tur mēs arī turēsim īkšķis par Latvijas izlasi. Un viss, kas talsos svētdien, talsos vienos Markus Rīva un Tals Baltais kors, lielā tikšanās, tad, ja esat Tals pusē, brauc šurp. Ja arī Rīgas pusē brauc šurp. Ar maniem kopā bija Markus Rīva un Baiba Klings. Jā! Un es, DJ Gustavito. Tiekamies citās reizēs. Čau! Čau! Lidojam prom uz Talsiem.